Skatīties pa atslēgas caurumu mēs mākam visi, bet ir tikai viena problēma. Atslēgas caurumam ir ierobežot redzamību. Tur nevar uz 120 grādiem apskatīties, kas notiek. Tāpēc ir Edgars Zaķis, autoduāls vadītājs, kuram ir recepti, kā var kārtīgi redzēt, kas tur notiek tajā kaimiņu guļamistabā. Tu pa kaimiņu guļamistabā braukā ar mašīnu? Nē, nu es eju vienkārši kāpņu ķēvu un skatos. Atpakaļ skatu kameras. Jā, lūk, arī tādas lietas mums ir sortimentā veikalos, un tur tas izpildījums pat ir, tā kā vairākas versijas. Spēcākais, manuprāt, varētu būt šis tas poguls, kas varētu būt tāds, tāds jau... Nākamā līmeņa spoguls. Nākamā līmeņa, jā, jau tāds... Tātad atpakaļ skats poguls, kuram ir otrā pusē ir tāda uz priekšu vērsta kamera. Oho! Un attiecīgi var pieslēgt arī atpakaļ skatu kameru, ja, kas ir... Tātad novilkt vadu un pielikt aizmugurē, jā, kuram tur ir ērtāk. Tad jūs esat ar kamerām nodrošināts tādi kameriņi. Jā, tā kā arī leņķi var pieregulēt. Viņš, cik es saprotu, stiprinās uz esošo, vai ne? Nav jau jārauj nekas tur uz esošo, jā, te ir tādas gumijas uzpariktas, tādi klipši. Vienkārši apliekat apkārt. Elementāri. Labi, un šitien te var piegriezt spoguli pats pēc savas formas. Jā, tad atpakaļ skatam, tad ir kamera, kas iebūvēta jau numurāmītī. Manuprāt, ļoti labs risinājums, kad tev vienkārši nomainot, pieliekot šādu numurāmīti, tu vari šo te kameru arī jau iegūt. Kamera arī ir tā kā kustināma leņķis, ja? Attiecīgi no mašīnas tās aizmugures specifikas jūs varat pieregulēt, tā lai jūs redzētu, tad attiecīgi arī visu slēdzam klāt, visi vadi ir tik cik smuki jānoslēp vadi no aizmugures līdz priekšgalam. Jā, vienīgais šim te rāmītim tad vēl ir vajadzīgs klāt ir ekrāns. Televizors, uz ko to visu skatīties, jā? Tas ar atsevišķi ir iegādājums, viņš ir. Lūk, tā kā tā kamera viena pati, viņa tur gluži tā kā nestrādās, un tad šādi te ekrāniņi tā kā... Tad šito var uz paneli, piemēram, uzlipināt, un viņš tur ļoti smuki rādīs. Ļoti smuki rādīs, jā, ka jums nav vajadzīgs, tad jums viņu varat arī paslēpt. Tā kā pielocīt, lai viņš netraucē, un tad attiecīgi arī... Jā, un arī te jau visi vadi ir, viss ir kopā, nekas nav pašam tur jāmēģina pielodēt, un nekas nav tur jādara. Attiecīgi jāiedlas instrukcija, saslēgšanas, kā tas pareizi ir tā kā jādara. Viņas arī izskatās, kad ir mikrofoniņiem, tad kaut kāda skaņa arī no tā visu tur nāk ārā. Ja tur jau kāds bļauj aizmugurē, tad tu to dzirdi. Tā nē, bet vienkārši tā parkošanās skaņa. Jā. Tā. Labi, bet tev te vēl ir visādi, visādi, bet vesāka audze ar vienkārši kaut kādiem vadu žūksnīšiem. Kur palika? Tad ir tas vienkāršākais variants, ko mēs minējām, jā, tā tad ir tikai kamera. Tikai kamera. Šito gan var atslēgt caurumā, dabūt iekšā. Šito var atslēgt caurumā, vai arī, ja nav atslēgts caurums, tad ir kur tāds foršs urbīts. Viņam līdz nāk urbīts. Jā, un tad attiecīgi jūs to caurumu variet izurbt, kur tā kā ir ieplānota tā kamera. Attiecīgi arī ievietot un aizvilkt, bet šeit arī vajadzēs to pašu ekrāniņu. Jā. Bez ekrāna jūs nekur... Nē, kaut kāds ekrāns ir. Ja jūs gribat kaut ko redzēt, jūs vienkārši gribās tā kā gūt apziņu, ka jums aizmugurē kamera, tad var jau vienkārši ielikt. Var jau vienkārši nolikt kameru, lai visi domā, ka ir, vai ne? Bet patiesībā man uzreiz iešāvās galvā doma, to taču ir izmantot arī kā durvju atstiņu patiesībā. Šitādi smuki noliec sev priekšā pie gultas blakus kaut kur. Tīri teorētiski, jā, tikai tev vajadzēs španungu. Labi, vai te mājās nedabūs španungu. Bet ne par mājām runāsim. 12 volti. Tas ir 12 volts, tas ir 10 pirkstiņu baterijas. Tas arī neievāzīs, jā. Tā kā... Bet automobīlim baigi labi, un tātad tas ir izmantojams arī tādam auto, kam nav vispār nekas, ne viņam tur ir... Viņam nevajag pašam savu iebūvēto ekrānu, viņam neko nevajag. Ekrāns, kamera, vai kamera, vai kamera. Jā, viss ir, tā kā atliek tikai pareizi saslēgt, pievienot pie španungu un
Un aiziet. Un ticiet man, redzēt sev aiz muguras, tā var būt tikai liekas, ko man tur skatīties, es taču braucu uz priekšu. Reizēm ir pat ļoti svarīgi redzēt, kas notiek aiz muguras, un tas var būt bīstami, ja mēs to neredzam.